Uzmanību, uzmanību. Sākam tiešu pārraidi no akvadroma. Pēc dažām minūtēm akvanauts Kristaps startēs zemūdens peldējumā pa ūdensvadu. Saki, lūdzu, kāds ir peldējuma mērķis? Esmu nolēmis izpētīt ūdens ceļu no ezera līdz mājām. Tas ir ļoti bīstam, vai tu esi rūpīgi sagatavojies? Jā, esmu apgūst pilnu nepazušanas programmu. Ko tu pirms starta gribi pateikt saviem vecākiem? Mīļā māmiņa un tēti, gaidiet mani mājās. Es nepazudīšu. Un māsiņai? Kristīnīt, viss rit kā norunāts, parūpējies par vecākiem. Uzmanību, uzmanību, pieslēdzamies ūdenstornim. Šeit atrodas peldējuma vadības centrs. Tūlīt ūdensvīrs vadīs bīstamo samazināšanās procedūru. Lai nokļūtu ūdensvadā, akvanautam jāsamazinās 100 kārt. Pārraidām akvanauta Kristapa biogrāfiju. Kristaps ir 6 gadus vecs. No 2 gadu vecuma viņš aizrautīgi lasījis lielas un mazas grāmatas. Ar izcilību viņš beidz bērndārza augstāko zinātkāres skolu. Kristapa dublieri ir viņa dviņa māsiņa Kristīna, kur pašreiz rūpējas par vecākiem. Kristaps sekmīgi ticis cauri sietiem un lielajiem sūknim. Akvanauta pašsajūta laba. Redzu nepazīstamus peldošus objektus. Te cenšas mani novilkt lejā. No ūdensvīra saņemta informācija, ka nepazīstamie objekti ir ķīmiskas vielas, kur uzdevums ir novilkt lejā dūļķes, lai ūdens kļūtu dzidrāks. Ieslēdzis atvairīšanas ekrānu, akvanauts turpina ceļu. Akvanauts nonācis pie filtra. Lai tiktu cauri smilšu slānim, Kristapam jākļūst vēl 10 000 reižu mazākam. Redzu nepazīstamas dzīvas būtnes. Vai, man uzbrūk kaut kāds ķīselis. Ūdensvīrs ziņo, ka Kristaps tagad ir tik ļoti mazs, ka bīstamas kļuvušas amēbas un citas sīkbūtnes. Viņš pavēl nepieciešamības gadījumā aizsargāties ar ozonu pistoli. Kristaps sekmīgi izkļūst cauri filtram un atkal palielinājies. Akvanauta dzīvībai vairs briesmas nedraud.
priekšā burbuļu mākonis, lieli un mazi burbuļi. Kristaps saņem pavēli atvilkt pret gāzes skafandru. Viņam jāpeld cauri chlorgāzei, kur iznīcina pat vissīkākās baktērijas. Uzmanību, ārkārtēja situācija. Kristapa ceļojums uz brīdi pārtraukts, nezināmā veidā cauri chloru mākonim izkļuvusi kāda baktērija. Ūdensvīrs pavēl vēlreiz izmantot ozonu pistoli. Dzeramajam ūdenim jābūt pilnīgi tīram. Akvanauts laimīgi nokļūs ūdenstornī un satiekas ar ūdensvīru. Šodien 12. Kristaps startēs pēdējā posmā pa ūdensvadiem uz mājām. Pārraidām tiešu reportāžu no peldējuma beigu posma. Ūdensvīrs pavēl aizvērt visus pilsētas ūdenskrānus, atvērt vienīgi akvanauta Kristapa mājās. Kristīnīt, uzdevums izpildīts. Lielā ūdensvada noslēpums ir atklāts.